Latvijā šādas skolas nav vispār citas. Galvenās atšķirības ir tādas, mums nav skolotāji, mums ir gidi, mums nav mācību stundas un klases tā kā solos, mums attiecīgi ir individuālie plāni. Un mans uzdevums kā gidam ir attiecīgi iedot vajadzīgās prasmes, lai tad varētu paši tikt galā ar visām savām lietām, jau no 6 gadu vecuma. Un sakiet, lūdzu, ar ko atšķirās gids no skolotāja? Skolotājs māca, gids pat neatbild jautājumiem. Ja man uzdod jautājumus, man ir jādod iespējas. Tas pats, cik ir pulkstenis, es nesaku, cik ir pulkstenis, pajautāju, vai tu vēlies pastīties datorā pie sienas vai pajautāt kādam, kurš zina. Tad viņi vairāk tādi patstāvīgi izaug, ja, jūsu skolā? Jā, viņi kļūst ārkārtīgi patstāvīgi un nevis tāpēc, ka viņiem attiecīgi ir kaut kas ārkārtīgi grūti, bet tā iemesla dēļ, ka viņi saprot to vērtību. Viņiem ir daudz lielāka atbildība, līdz ar to ir daudz lielāka brīvība. Un otrādāk, jo mazāk atbildība viņi vēlās, jo mazāk brīvība ir. Un viņi var izgaršot abas puses. Un sakiet, lūdzu, kā var pieteikties? Pieteikties var jebkurš, pareizi? Jā, pieteikties var jebkurš. Attiecīgi mums visvairāk informācija būs sociālos tīklos, Akta un Akadēmija Rīga. Facebook, Instagrams būs vienkāršākais, kur mums sazināties.